Esiet sveicināti! Katrā dzelzceļa šķirotavā ir nepieciešamas manevru lokomotīvas, un Latvijas dzelzceļam ir parādījusies jauna lokomotīva ar būsteri. Kā jūs redzat, tā ir vilces vienība, pilnvērtīga ar 6 riteņiem, tāpat kā lokomotīvai, ar vilces elektrodzinējiem, un arī pat pēc svara viņa ir tikpat smaga kā parasta lokomotīva, bet viņai nav dīzeļģeneratoru iekārtas. Un elektrodzinēji dzīvības sulu un spēku ņem no šīs vadošās manevru dīzeļlokomotīvas. Respektīvi, viens dīzeļdzinējs pabaro 12 elektrodzinējus un 12 riteņus. Tādā veidā mēs varam palielināt taisni saķeres un vilces spēku. Lokomotīvas inženiertehniskie risinājumi un komplektējošās daļas nāk no Čehijas, bet būsters tiek salikts kopā šeit pat Rīgā. Tas lokomotīvas cenu samazina uz pusi. Daugavpils šķirotavas stacijā, kur principā tagad manevrus veids ar 2 pilnvērtīgi darbojošamās lokomotīvēm. Tas nav sevišķi ekonomiski izdevīgi. Šāda tipa vilces vienības tiks uzražotas 2, jo tas ir tas minimālais daudzums, lai nodrošinātu Daugavpils stacijas mezglā darbu. Tādējādi mēs ekonomējam diezgan ievērojams līdzekļus taisni uz eksploatācijas izdevumiem, dīzeļdegviela, dīzeļeļļa un viss pārējais, kas ir nepieciešams viena lieka dīzeļģeneratora uzturēšanai. Varētu likties, ka 15% ekonomija nav daudz, bet mēnesī tas ir 2,5 tonnas dīzeļdegvielas. Ne visi zina, ka starp visiem pakalpojumiem un dienestiem, kurus nodrošina Rīgas brīvosti, tiek uzturēta arī ostas policija. Tā ir iestāde, kuras darbu ikdienā neizjūtam, bet tā ir liela nozīme Rīgas iedzīvotāju drošībai. Galvenais uzdevums ir nodrošināt, netraucēt ostas darbību visās tās jomās. Tad ostas policija veic tiešos policiskās funkcijas, sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, patrulējot gan uz sauszemes, gan ūdens akvatorijā. Ir veiktas 120 radiācijas pārbaudes, neskaitot stacionāro radiācijas kontroles iekārtu datus. Tāpat ostas policija veic arī pārbaudes. Piemēram, 2013. gadā ostas policija veikusi 84 pārbaudes saistībā ar iespējamām bīstamajām kravām. Būtiski ir tāpēc, lai novērstu jebkāda veida apdraudējumu, kas varētu rasties no tā, ka tiek pārkāptas tehnoloģiskās prasības bīstamo kravu pārkraušanai. Ostas policijas nozīme nākotnē var tikai pieaugt, jo Rīgā ienāk arvien jaunas kravas un tiek piesaistīti arvien jauni partneri. Mēs tā kā attīstamies un darbinieki tiek sūtīti apmācībā arī uz Antverpenu, uz specializēto mācību centru, kur tieši par ostas lietām, par bīstamo kravu apriti, par ostas loģistiku, kur viņi iegūst speciālas jaunākās zināšanas, kādas ir pieredze Eiropas ostās. 2014. gadā paredzēts atvēlēt papildus līdzekļus iekārtu iegādēji, lai sistemātiski uzraudzītu to terminālu darbību, kas nodarbojas ar naftas produktu pārkraušanu un uzglabāšanu. Faktiski beidzies ir konkurss un iepērkam speciālu aprīkojumu, kas konstatēs gan gaisa piesārņojumu, kas būtu par dažādu indīgu tvaiku atrašanos gaisā, gan par specifisku, kas ir putekļu konstatācija, kas vairāk ir raksturīgs ogļu pārkraušanas termināliem. Kā redzam, ostas policijai darba netrūkst. Mums atliek vien cerēt, ka pienākumi tiks pildīti godam. Satiksmes ministrija ir Latvijas tranzīta biznesa un transporta politikas virzītājs. Šīs ministrijas lēmumi lielā mērā ietekmē arī visu nozari. Tādēļ devāmies aprunāties ar satiksmes ministru Andriju Matīsu par satiksmes ministrijas plāniem 2014. gadā. Un kas sagaida nozari nākotnē? Šogad ir būtiski palielināts finansējums autoceļiem gan rekonstrukcijai, gan arī uzturēšanai. Un mēs turpināsim ļoti aktīvi autoceļu sakārtošanas programmas ieviešanu. Notiks iepirkumi attiecībā uz jauno plānošanas periodu. Tātad šīs investīcijas jau no 2014.–2020. gada Eiropas Savienības fondiem tiks uzsāktas šogad un šajā būvniecības sezonā, kas ir ļoti svarīgi. Tāpat satiksmes drošība, kas ir papildināta arī jaunajā deklarācijā, kur mēs pievēršamies
pievērsīsim lielāku uzmanību. Arī šī radara programma, ko Ceļu satiksmes drošības direkcija šogad plāno uzsākt. Tāpatās tiks turpināts ar Baltika attīstība un šīs te process, kas ir stabilizējis kompāniju. Protams, mēs strādāsim pie investoru piesaistes, lai varētu pēc iespējas šo kompāniju tālāk attīstīt, jo valsts jau diez vai varēs attīstīt viņu tālāk, ja nebūs šis privātais partners. Labā ziņa ir tāda, ka vienai no galvenajām nosauktajām prioritātēm – ceļiem – šogad jau ir atvēlēta krietni lielāka nauda nekā citus gadus. Tas nozīmē, ka jau šogad varam gaidīt uzlabojumus ceļu stāvoklim Latvijā. Par situāciju uz valsts ceļiem un tieši kādus darbus plāno veikt Latvijas valsts ceļi, mēs jums pastāstīsim kādā no nākamajiem raidījumiem. Veiksmi un uz redzēšanos!